Vorens Buffets uzskata, ka mākslīgais intelekts ir bīstamāks par kodolieročiem. 95 gadus vecais investors pārdzīvojis vairāk grūtību nekā daudzas valstis. Bet tagad viņš ceļ trauksmi par mākslīgo intelektu, nosaucot to par tikpat spēcīgu un potenciāli kaitīgu kā atombumba. Viņš ne tikai brīdina cilvēkus, bet arī gatavojas tam, kas nāks tālāk, jo viņš uzskata, ka mēs ieejam pasaulē, kur kļūdas izplatās ātrāk nekā cilvēki spēj tās labot. Uzziniet, kur viņš iegulda miljardus un ko tas parāda par viņa prognozēm. Buffets dzimis 1930. gada augustā. Tieši tad, kad pasaule bruka kopā, 1929. gada akciju tirgus krahs jau bija noticis, iegrūžot Ameriku lielajā depresijā. Dow Jones indeks kritās par 89%, slēdza rūpnīcas, bezdarbs sasniedza 25% līdz 1933. gadam. Bankas bankrotēja, iznīcinot miljonu cilvēku uzkrājumus, kas nozīmēja, ka cilvēki zaudēja savas mājas, saimniecības un cerību. Šis laikmets veidoja Buffetu. Viņš uzauga vērojot, kā pieaugušie vienā naktī zaudē visu – darbus, mājas un uzkrājumus. Un kamēr citi bērni spēlējās ārā, viņš bija apsēsts ar skaitļiem. Viņš pārdeva sīkas lietas par nelielu peļņu, nopirka savu pirmo akciju 11 gadu vecumā un jau agri saprata, ka panika ne tikai kaitē cilvēkiem, bet arī sagrauj sistēmas. Mācība – koncentrējies uz to, ko var kontrolēt un audzēt. Ieguldi uzņēmumos ar ilgstošām priekšrocībām, piemēram, maksas ceļos vai tādos zīmolos kā Coca-Cola, ko cilvēki pastāvīgi izmanto. Uzņēmumi izdzīvo krīzes, jo cilvēkiem vienmēr vajag pamata lietas. Vorens Buffets mākslīgā intelekta dēļ saskata draudus šiem pamatiem. Viņš atzīst tehnoloģiju ieguvumus, bet saskata riskus tur, kur citi redz tikai ieguvumus. Piemēram, ka mākslīgais intelekts varētu aizstāt cilvēkus rūpnīcās un birojos, radot bezdarbu miljoniem cilvēku. Tas būtu satricinoši un var sagraut uzticību, kā lielā depresija iznīcināja ticību bankām. Mākslīgais intelekts var viltot informāciju, identitātes vai tirgus. Dzirviltojumi varētu izplatīt melus ātrāk nekā patiesība spēj tikt līdzi, ja mašīnas spētu viltot banku ziņas vai personas datus. Buffeta ieguldījuma filozofija par uzticamu uzņēmumu iegādi sabrūk, viņš teica. Mākslīgais intelekts var radīt lielu kaitējumu, īpaši palielinot krāpniecību un kļūdas. Un te kļūst vēl sliktāk, jo darba zaudēšana ir slikta, bet uzticības zaudēšana ir tas, kā sabiedrības sabruk. Viņa laiks armijā viņam to liks saprast. Viņš dienēja līdz 1956. gadam, īsu laiku Ņujorkā, veicot algas aprēķinus un apstrādājot daudz dokumentu ar roku. Nepareizs komats varēja sajaukt simtiem karavīru algas vai nosūtīt viņus uz nepareizu bāzi. Lēnums bija drošības funkcija. Priekšnieks varēja pamanīt kļūdu un to izlabot. Cilvēkiem ir pauzes poga, bet mākslīgiem intelektam nav. Tas strādā 24/7 gaismas ātrumā bez pārdomām. Buffets satraucas par mūsdienu tirgiem, kur programmas sekundes daļās tirgo akcijas. Atceries 2010. gada zibens sabrukumu. Dow indeks nokrita par 1000 punktiem 10 minūtēs tirdzniecības kļūdas dēļ, un tad tas atguvās. Ar mākslīgo intelektu šādas kļūdas varētu izplatīties visā pasaulē, pirms cilvēki paspēja iejaukties. Buffets teica, ka reputāciju veidot vajag 20 gadus, bet sabojāt 5 minūtēs. Mākslīgā intelekta laikmetā 5 sekundēs. Programmas varētu dalīties ar kļūdām pāri robežām, izraisot ekonomiku sabrukumu. Buffets raksturo mākslīgo intelektu kā maģisku palīgu, kas dod tev to, ko tu prasi, nesaprotot visu stāstu vai sekas. Tas ir ātrs, tas ir spēcīgs, bet tas ir akls pret cilvēci. Un kad kaut kas spēcīgs ir akls, tas ne tikai pieļauj kļūdas, tas tās vairo. Buffeta bailes saistītas ar atmiņām par atombumbu. Viņam bija 14, kad ASV 1945. gada augustā nometa kodolbumbas uz Hirosimu un Nagasaki. Viņš vēroja, kā pasaule mainās no rūpnīcu varenības, būvējot tankus un lidmašīnas, uz zinātnes līderiem, kur fiziķi, piemēram, Oppenheimers, slepenās New Meksikas laboratorijās šķēla atomus. Buffets Berkshire Hathaway 2 2027. gada sapulcē mākslīgo intelektu salīdzināja ar bumbu. Viņš atsaucās uz Einsteina brīdinājumu, ka atombumba izmainīja visu, izņemot cilvēku domāšanu, un Buffets uzskata, ka mākslīgais intelekts darīs to pašu. Izmainīt visu, izņemot cilvēku domāšanu un uzvedību. Einsteina frāze ir svarīgāka nekā šķiet, jo tā nav par tehnoloģijām, bet par cilvēka dabu. Einsteins neteica, ka mēs radījām bumbu un viss sabojāts. Viņš teica, ko augstāku un biedējošāku. Cilvēku domāšana neatjaunojas tik ātri kā viņu rīki. Cilvēkus vada tie paši instinkti – bailes, lepnums, alkatība, atriebība un panika sarežģījumos. Kad cilvēka prāts iegūst pasauli mainošu lietu, piemēram, atombumbu vai mākslīgo intelektu, plaisa kļūst redzama. Mašīna jaudīgāka, prāts nemainās. Tieši to domā Buffets, kad viņš salīdzina mākslīgo intelektu ar kodolieročiem. Un tas nav tikai par pašu spēku, bet arī par realitāti, ka vara vienmēr nonāk cilvēku rokās.
Un cilvēki nekļūst pēkšņi gudrāki tikai tāpēc, ka rīki kļūst gudrāki. Un investoram, kurš veido bagātību, liekot uz stabilitāti, tas ir biedējoši. 2026. gada intervijā CNBC Buffets šo domu papildināja. Izlaidām džina no pudeles, izstrādājot kodolieročus. Mākslīgais intelekts ir kaut kas līdzīgs. Tas ir daļēji izlaists no pudeles un vairs neatgriezīsies atpakaļ. Ko Buffets ar to domā runājot par kodolieročiem? Džins izspruka 1945. gadā. Sākumā atombumba bija tikai ASV, tagad 9 valstīm. Līgumi un inspektori to nav pilnībā ierobežojuši, bet kodolieročiem ir ierobežojumi. Urāna bagātināšanai vajadzīgas lielas iekārtas, izmēģinājumi poligoni, miljardi dolāru, un startautiskie inspektori var uzraudzīt piegādes ķēdes. Mākslīgajam intelektam tas viss nav vajadzīgs. Tas ir tikai programmatūras koda rindas, kas darbojas uz parastiem datoriem vai mākoņu serveros. Jūs to nevarat. Ar satelītu nevar pamanīt jaudīgu programmu, kas var izplatīties acu mirklī, kopē un pielāgo modeli ar minimālu skaitļošanu, un tā kļūst visuresoša. Kodolieročiem vajag plutoniju, mākslīgajam intelektam tikai elektrību. Lai izraisītu katastrofu, vairs nav jābūvē objekts vai jābūt raķetēm un kodiem. Pietiek ar piekļuvi. Nepieciešams pareizs modelis un kāds, kas to virza nepareizi. Kodolieroči ir bīstami, ja tos izmanto, bet ar mākslīgo intelektu bīstamība ir tāda, ka miljoniem cilvēku to izmantos katru dienu, visam. Ne jau tāpēc, ka viņi būtu ļauni, bet tāpēc, ka tas ir ērti, lētāk un dod viņiem priekšrocības. Un tas ir īstais džina problēmas būtība. Kad kaut kas kļūst par priekšrocību, to nevar atgriezt. Ja viens uzņēmums izmanto mākslīgo intelektu, pārējiem tas jādara arī. Ja valsts izmanto mākslīgo intelektu spiegošanai, konkurenti reaģē. Ja noziedznieks izmanto mākslīgo intelektu krāpniecībai, citi seko viņa piemēram. Tas kļūst par nākamo soli, un tad tas, kas bija izvēles, kļūst obligāts. Jau tagad vienkāršas interneta krāpšanas izmaksā miljardus. Iedomājieties, kā būtu, ja ar mākslīgo intelektu darbinātas krāpšanas apmānītu valdības vai tirgus. Buffets norāda, ka, lai gan bumbas izmainīja karadarbību, mākslīgais intelekts var izmainīt visu – darbu, sabiedrību, pat to, kam cilvēki tic kā patiesībai. Un tas ir galvenais. Mākslīgajam intelektam ir vara iznīcināt, un tieši no tā Buffets baidās. Lielās depresijas laika audzināšana viņu padara jūtīgu pret sabrukumiem, jo slēpti Wallstreetas darījumi radīja neusticību. Mākslīgais intelekts var perfekti viltot video vai balsis, radot neusticību. Iedomājieties dziļviltojumu ar Buffett CNN, kurš ziņo par Berkshire skandālu. Akciju cenas krīt, pazūd miljardi. Faktu pārbaudītāji nepaspēja reaģēt. Īsts murgs. Pat nevajag būt Buffetam. Tas var būt viltots izpilddirektors, valdības pārstāvis vai banķieris, kas paziņo par atlaišanām, izdod rīkojumu vai ziņo par krāpšanu jūsu kontā. Viltots audio internetā dažās minūtēs sabojā reputāciju. Problēma nav mākslīgajā intelektā. Cilvēki vienmēr ir melojuši. Mākslīgais intelekts spēj ātri un pārliecinoši radīt daudz melu. Patiesība nepazūd, bet tiek apsteigta. Buffett impērija balstās uz uzticību. Viņš neveiksmīgu tekstilu rūpnīcu pārvērta par uzņēmumu, kura vērtība pārsniedz $1 triljonu, iegādājoties lētus, uzticamus uzņēmumus un turotos ilgtermiņā. Mākslīgais intelekts apdraud šo modeli. 2023. gada akcionāru vēstulē Buffets brīdināja, ka mākslīgais intelekts var veicināt krāpniecību, kas amerikāņiem jau izmaksā ap $10 miljardus gadā. Dziļviltojuma dēļ šis skaitlis varētu strauji augt, jo neusticama informācija padara vērtējumu nestabilu. Kā noteikt uzņēmuma vērtību, ja nevar uzticēties redzamajam? Buffeta stratēģija pirkt lēti un turēt ilgi kļūst arvien sarežģītāka. Programmatūra spēj ātri mainīt nozari, radot ekonomiskas sekas. Buffets vienmēr ilgtermiņā uzticas Amerikai, ieguldot darbā un jaunās idejās. McKinsey Global Institute D. 2025. gada ziņojums prognozē, ka līdz 2030. gadam mākslīgais intelekts varētu aizvietot līdz 30% ASV darba stundu, ietekmējot 60 miljonus darba vietu, ne tikai zilo apaklīšu darbus. Mākslīgais intelekts ātrāk veido lietu kopsavilkumus un sekundēs apstrādā datus, ko analītiķi dara ilgāk. Tas varētu kaitēt reģioniem, kas jau cieš, piemēram, vidējo rietumu Rūsas joslas un Apalaču pilsētām pēc rūpnīcu un ogļu ieguves darba vietu samazināšanas. Buffets atceras 1930. gadu putekļu vētras, sliktās lauksaimniecības prakses un nežēlīgos vējus, kas pacēla auglīgo augsni milzīgos putekļu mākoņos. 2,5 miljoni cilvēku bija spiesti pārcelties. Saimniecības bankrotēja sistēmas sabrukuma dēļ, nevis cilvēku slinkuma. Mākslīgais intelekts var radīt digitālo putekļu katlu, izsūcot darba vietas no mazpilsētām uz tehnoloģiju centriem Kalifornijā, palielinot bagātību. Mākslīgais intelekts palielina IKP par triljoniem, bet ieguvumi koncentrējas pie dažiem.
Peļņa plūst uz Silīcija ieleju, kamēr pilsētas valsts vidienē zaudē tās darba vietas, kas uztur visu pārējo dzīvu. Buffets izmanto filozofiju, lai parādītu riskus. Piemēram, ideja par saspraužu ražotāju. Mākslīgais intelekts, kas bez apstājas ražo saspraudes, pārvēršot planētu rūpnīcās un ignorējot cilvēkus. Peļņu nesošs mākslīgais intelekts biznesā var samazināt kvalitāti, uzlauzt konkurentus vai manipulēt tirgu, neuztraucoties par pareizību. Tomēr par spīti brīdinājumiem Buffets nepameta tehnoloģiju nozari. Viņam joprojām pieder akcijas uzņēmumos Apple un Amazon, divos uzņēmumos, kuru ierīces, mikroshēmas un mākoņu infrastruktūra būtībā ir mākslīgā intelekta uzplaukuma mugurkauls. Un viņš nav arī pret progresu. Berkshire jau izmanto mākslīgo intelektu apdrošināšanā, krāpšanas atklāšanai un dokumentu apstrādei. Bet kāpēc šķiet, ka Berkshire gatavojas triecienām? Šīs $382 miljārdu rezerves ir nozīmīga zīme. Līdz 2025. gada beigām uzņēmumam bija vairāk naudas un valsts obligāciju nekā jebkad agrāk. Buffets neiegulda, jo nevar atrast uzticams darījums. Nevis tāpēc, ka būtu aizmirsis, kā to darīt. Attieksme, ka cenas nav svarīgas un viss ir nākotne, ir brīdinājums. Viņš neuzskata, ka tehnoloģijas ir bezjēdzīgas, viņš vienkārši domā, ka tās ir pārvērtētas. Un Buffeta izpratnē tas parasti nozīmē vienu. Viņš vēro, kā veidojās burbulis un gaida, kad tas plīsīs. 2026. gada intervijā Buffets būtībā brīdināja, ka cilvēki pārāk aizraujas ar mākslīgo intelektu. Un, kad investori kļūst pārāk satraukti, viņi nepieļauj tikai nelielas kļūdas. Viņi pieļauj milzīgas, naudu dedzinošas kļūdas. Kad Buffets kļūst nervos, viņš netvīto, bet pārvieto naudu. Kur viņa nauda dodas? Lielākoties drošos īstermiņa ASV valsts kases vērtspapīros, sākot ar 2026. gada janvāra sākumu. Berkshires rezerves ir aptuveni $305 miljārdi valsts kases vērtspapīros līdz gadam un $72 miljārdi skaidrā naudā. Stāv turpat, gatavi izmantošanai. Un šī nav mirusi nauda. Šie valsts kases vērtspapīri katru gadu ģenerē miljardiem dolāru procentos, būtībā pārvēršot Berkshires naudas krājumu par seifu, kas maksā īri. Buffets vienmēr ir izturējies pret naudu kā pret rezerves līdzekļiem, kas ir gatavi izmantošanai, kad parādās iespējas. Tirgus grūtību laikā viņš liek lielas likmes uz pamata vērtībām. Papildus Amazon un Apple, Berkshire klusi ieguldīja miljardus Alphabet līdz 2025. gada beigām, kas darbina EMI bez ažiotāžas. Apmēram 23% no Berkshires akciju portfeļa tagad saistīti ar mākslīgā intelekta palīgiem, kā Apple, Amazon un Alphabet. Buffets 2026. gada janvārī intervijā CNBC uzsvēra mākslīgā intelekta izaugsmi un brīdināja, ka pat gudrākie cilvēki nezina tā virzību. Buffeta vēstījums ir spēkā. Nepērc nesaprotamo. Viņš raizējās par nākotni, bet cer, ka Amerika atradīs risinājumus krīzēs, kā pēc depresijas vai atombumbas. Viņas naudas rezerve ir drošības tīkls, kas ļauj Berkshire iegūt izdevīgus darījumus panikas laikā. Buffets neparedz mākslīgā intelekta izzušanu, bet gan ažiotāžas mazināšanos, un vēlas būt tas, kuram pēc trakuma beigām ir nauda. Buffeta pasaulē panika rada bagātības, un mākslīgais intelekts var kļūt par lielāko panikas notikumu. Noskaties, kā mākslīgais intelekts centās nogalināt cilvēku, lai neļautu sevi izslēgt, vai noklikšķin uz šo video.